Sveicināti visiem, kas mūs klausās un mūs var arī redzēt. Šis ir podkāsts raidījums. Mani sauc Elīna Geida. Mani sauc Anastasija Laizāne. Nu, reku mēs tā kā satikušās, jā, un kaut kādu Sen neesam redzējušas vienu otru. Jā, taisnība, kur tie laiki. Bet labi, ka ir raidījums, kurā var satikties. Un tie, kas klausās, mēs gribējām arī pateikt, ka podkāsts raidījums ir sagatavots ar kas pēkšņi man notika ar Sabiedrības integrācijas fonda. Sabiedrības integrācijas fonda. Es domāju, vai tiešām tur ir sabiedrība iesaistīta, bet ir jā. Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem. Paldies valsts budžeta līdzekļiem. Aplausi. Yes. Jā. Wow, ir sabiedrība iesaistīta. Ļoti labi, bet, protams, kā ierasts mēs neesam viens pašs. Galīgi neesam. Mēs esam uzaicinājuši lieliskus viesus, un tie ir, kā jau mums pieteica, kvīru folkloras kopa Priedāja biedri. Kaiva un Elija. Sveicināti, prieks jūs redzēt. Sveiki. Čau. Paldies, ka jūs atnācāt. Tiešām paldies. Mums ir daudz kaut kas ir sagatavots, un jūs tādi pēdējā laikā, man liekas, tādas uzlicošās superzvaigznes. Mums ir kvīru kors, mums ir folkloras kopa, kas ir ļoti forši. Kā jūs sadzīvojat ar slavu? Jauno. Aprodam pamazām. Pamazām, jā. Ka nesakāp galvā. Jā, nē, pagaidām nejūt, bet varbūt jūs varat nedaudz pastāstīt, kas ir Priedājs, kā jūs vispār radāties un ko jūs darāt, kas notiek, kā jūs izdomājāt, ka to vajag un kā jūs atradāt jaunus dalībniekus, tā mazliet varbūt pastāstīt vairāk. Jā. Es varētu vispār par to ideju varbūt sākumā, un tad kā jau varētu pakomentēt par to, kā mēs kļuvām par to, kas mēs esam, kā mēs ieguvām nosaukumu. Varbūt. Jā. Doma par to, ka vajadzētu kvīru folkloras kopu, man radās jau krietni sen. Es uzaugu folkloras daļai tādā sfērā, darbībā, ne no ģimenes puses, bet no tā, kas vienkārši piedalījos tādos pulciņos. Un pēdējā laikā aizvien vairāk man krīt acīs, ka ir vietas, kur cilvēki nepieņem, ka puisīts var būt saule rotaļā vai otradāk. Vai vienkārši es pamanīju to, cik ļoti brīžiem liekas, ka viņi ir ļoti bināra. Jā, tev jau tas kaitināja. Jautājums, kas ir kad. Bet jā, tas pirms 2 gadiem bija krietni jūtamāks man tieši. Es to sāku aizvien vairāk just. Varbūt saistībā arī ar to, kas notika pasaulē un kur sāk pavērsties kaut kādi politiskie virzieni un ka visu laiku likās, ka ir aizvien uz augšu un gandrīz ar tūlīt nebūs nemaz vajadzības pēc tādas folkloras kopas, bet tad viss sāka mazliet mainīties un uzrakstīt safe space un piedāvāt šādu bija tas solis, ko es redzēju, ka es varu spērt, ka manuprāt vajadzētu tādu. Jā, es piedzīvoju arī brīnišķīgus savus personīgos jāņus, ko mēs ar partneri organizējam, kur mums nebija nevienu cilvēku, kuri neļautu konkrētām personām būt par saulītēm, kur visi vienkārši bija kopā un brīnišķīgi to piedzīvoja, kā mēs to gribētu. Un sapratu to, ka es gribu savu kopienu arī vairāk tādu. Tāpēc tas bija arī personīgos savus kopienas meklējumos. Un jā, tad es uzrakstīju safe space, mums bija virtuāla saruna par to, kā šo labāk organizēt. Un tad 15. aprīlī mums bija pirmā nodarbība, kad mēs satikāmies cilvēki, bija uztaisīts uzsaukums internetā ar informāciju, kur cikos, šobrīd mums šī informācija noņemta, bet vēl aizvien var pieteikties. Un atnāca ļoti daudz cilvēku, kas bija ļoti jauki, jo man pirms tam arī daži folkloristi teica, ka mazliet apšaubīja to, vai tiešām tam ir vajadzība. Nav tā, ka folkloras kopas visas būtu tik slēgtas un nejaukas, un tā arī ir. Es arī tomēr esmu bijis vairākās folkloras kopās, un nav tā, ka mani, ka visas ir slēgtas un nejauks un nelaiž iekšā? Nē, bet nav tā. Nav tā. Tas ir aizspriedums. Jā, atpiedošanas varbūt. Es arī pārpatu, es domāju, kāds izdomā, ka nevajag. Un uzreiz pilnīgi sagribējās pieteikties. Labi, ka pārjautājāt. Nē, bet ar domu, ka nav jau tā, ka kvīri nevar darboties, bet tā atsaucība pierādīja, ka tomēr ir vajadzība. Pieteicās ļoti daudz cilvēku. Mēs šobrīd esam mazāk, droši vien visādiem spēc, bet jā. Un arī šis gads, kas ir mums pagājis, jo mums ir gads tikko apritējis.
pierāda. Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies. Jā, daudz laimes. Jā, jūs arī nosvinējāt, es redzēju. Jā. Jūs arī bijāt? Es zinu. Vismaz daži no mums, bet Jā. visu vārdā. Visu vārdā. Nu jā, un mums ir notikumi bijuši daudz vairāk nekā mēs tos gaidījām. Jā, nu jā, un sākumā tad tās bija nodarbības, bet tad pēc kāda mēneša, 2 mēs kļuvām par folkloras kopu. Kaiva? Kurā brīdī mēs tavuprāt kļuvām par folkloras kopu? Man liekas, ka tā, kad mums prasīja Kaut kur piedalīties. Kaut kur piedalīties, jā. Un Tas tas bija bija jāizveido kaut kāda identitāte. Jā. Nē, nu tā identitāte tapa lēni un visa gada laikā, pateicoties tam, ka tie cilvēki, kas atnāca, interese ir liela. Es domāju, ka varbūt daļa no cilvēkiem vienkārši nevar savienot ar kaut kādām citām lietām, bet mēs esam dzirdējuši tikai labas un pozitīvas lietas, vismaz es, no apkārtējiem un arī no tiem, kas daļēji iesaistās vai agrāk iesaistījās vai turpina iesaistīties, protams. Man liekas, no paša sākuma viss tie, kas es atnācu arī jau uz pirmo nodarbību. Man liekas, ka visiem bija skaidrs, ka te ir kaut kāds potenciāls kaut kam ļoti interesantam notikt un ka ir vērts ieguldīt laiku un enerģiju kaut kur to visu tā kā virzīt. Un arī izskatās, ka no ārpus netrūkst vietas un izaicinājumu, kur mums iet kaut ko darīt. Jebkas, kas notiek ārpus mūsu ikdienas tikšanās sienām, ir, man liekas, tāds milzīgs solis. Nezinu, man bērnībā dejošanas skolotāja teica, ka katrs koncerts ir, 10 mēģinājumu vērts. Protams, šeit varbūt pielietot kaut kādas pulciņu metafors, varbūt nav 100% precīzi, bet kaut kas jau tajā ir tāds no taisnības, un tas mūs arvien vairāk saliedē un iedvesmo. Un mēs esam arī, mēs būvējam to folkloras kopas identitāti, mēs uztaisījām. Mums ir karogs, mums ir logo, mums ir tātad vizuālā identitāte. Mēs aktīvi domājam par to, kas mēs esam kā kolektīvs, kā mēs gribam darboties iekšēji savā starpā, kā mēs gribam uz āru komunicēt, kaut ko arī no tā visa pierakstam, kā mēs gribam izturēties viens pret otru un tā tālāk. Laikam tas viss mūs veido lēnām par folkloras kopu. Un mums ir nosaukums. Nosaukums viss sākās. Jā, mēs pareizi, mēs taču pirmos pāris mēnešus bijām bez nosaukuma, jo mēs gribējām demokrātiski to visu, ko mēs darām ar balsošanu, demokrātiski. Jā, tagad mums ir diezgan daudz, kas jau. Bet es varu uzdot papildus jautājumu tev, Elī, kas man liekas vēl netika atbildēts, un es nezinu, kā viņi precīzi atbildēt labi. Ko tev nozīmē tieši kvīru folkloras kopa, jo es personīgi esmu saskārusies ar, varbūt nevis aizspriedumiem, bet vienkārši neizpratni. It sevišķi kaut kādu projektu rakstot, mums bija jautājums, ko tas vispār nozīmē. Tas nozīmē, ka tā ir folkloras kopa tikai kvīriem? Un kāpēc, vai arī bišķiņ kaut kā citādāk tu to skaidrot? Jā, es domāju, tas arī ir... Tas paskaidro un palīdz izprast, kāpēc mums vajadzēja tieši kvīru folkloras kopu, nevis vienkārši folkloras kopu, jo, latviešu folklora ir ļoti daudz tajādā veidā, diezgan bināra, bet tai nav obligāti tādai jābūt. Mums nav obligāti vienmēr jādzied tikai tās dziesmas, kur ir par puišu un meitiņu attiecībām. Mums nav vienmēr jāpraktizē tieši šī folklora. Mēs varam izvēlēties savu repertuāru. Un kvīru folkloras kopa ir tā vieta, kur mēs varam paši veidot šo repertuāru, kur mēs varam izvēlēties, kuras rotaļas, kā mēs viņus ejam, kā mēs prezentējam sevi, ka mums nav obligāti tikai puišiem un meitenēm jādejo, ja mēs dejojam uz skatuves, mēs varam dejot jebkādi. Un mēs varam pielāgot arī dziesmas sev. Pie reizes mēs varam arī pētīt kvīru folkloru un kvīru reprezentāciju folklorā kādreiz. Mums to vēl nav sanācis pārāk daudz darīt, bet mēs par to diskutējam un pievēršam papildus uzmanību. Man liekas, ir papildus jautājums par to, ko teici tu. Par to, vai tas vairāk bija jautājums par iekļaušanu, vai tur drīkst būt tikai kvīri, ka pēkšņi mēs runājam. Es aizmirsu jautājumu, kuru es gribēju pajautāt, bet man liekas, tas vienmēr ir tāds... Šodien labi iet ar vārdiem. Mums šodien brīnišķīgi iet ar vārdiem. Bet man šķiet tas jautājums un tā jautājuma esence ir tajā, ka
man šķiet, ka vismaz tie cilvēki, ar kuriem es esmu runājis, ka viņiem ir tāds kvīru koris vai kvīru folkloras kopa, ka tad tas ir tāds, jūs tagad izstumsiet, ja tos visus parastos, kas neidentificējas, ja kā jūs tā privatizējat šito. Vai tas ir tavuprāt, vai jūs pieredzē, vai tas ir nācis no tādas vietas, vai drīzāk, kāda varētu būt tam motivācija tam jautājumam? Mēs esam par šo runājuši, man liekas. Un tas, pie kā mēs esam nonākuši, ir, ka šī nav kopa, kur pie durvīm apstādinās un teiks tā, ieķiksējam seksualitāte, dzimtas identitāte, nē. Es domāju, neviens neprasīs tādas lietas brīdī, kad tu pievienojies. Es domāju, ka vārds, vismaz priekš manis, kvīru folkloras kopa nenozīmē obligāti cilvēks, kas kaut kādā veidā identificēs, jo to mēs tiešām nevienam neprasam, bet tas ir, vai tev interesē uzdot šos jautājumus, ko uzdod Elija? Tā kā iepriekšējā atbildē. Vai tev interesē uz latviešu folkloru paskatīties tādā veidā, vai tev interesē šīs diskusijas, vai tu iestājies par tādām vērtībām, par kādām iestājāmies mēs, un vai mums ir pa ceļam tādā ziņā, un ar to arī tā saruna beidzās, ja tu jūti, ka tev šī vieta liek justies iederīgam un ļauj pieredzēt latviešu un arī citu tautu kultūru, tad tā noteikti ir vieta tev. Jā, man arī vienmēr ir tāpat tās līdzīgi ar tiem vakariem, kuri bija lesbiešu festivāla ietvaros, kur pasaka, hei, mēs te pārsvarā, esam tomēr sievietes, nebināri cilvēki, protams, ir. Visus tos, kas identificējas kā lesbietes. Jā, identificējas kā lesbietes un tā. Un tad liekas vienmēr, ja kāds tur spītīgi mēģina cits tikt iekšā, tad ir tā kā, kas tev motivācija, kāpēc tu tā, ja tu tā neidentificējies un tā it kā nav tava telpa un varbūt vieta, tad kāpēc tu centies iet citā? Tas arī tāds jautājums. Jā. Un ļoti daudz cilvēku runā par to, ka, uztaisiet pašu savu telpu. Jums nav obligāti, tad mēs uztaisam savu telpu un tad par ko tur cepties. Jā, taisiet taču, var jebko taču taisīt. Viss taču kārtībā, vai ne? Jā. Man bija vēl viens jautājums, pirms mēs ķeramies pie tā, kas mums ir sarakstīts sarakstiņā. Kurā brīdī grupa, kas savācas kopā, grib dziedāt, pētīt folkloru, praktizēt, kurā brīdī pārto par kopu? Tad, kad parādās tā identitāte, es domāju, vai tur ir kaut kāds, vai cik dalībniekiem jābūt, vai tur ir kaut kāds kanons, vai noteikumi, vai kaut kas tāds. Man arī bija šis pats jautājums, kad mēs sākām pacelt, un es negūju normālu atbildi to. Mums nav nekādos dokumentos rakstīts, kas ir folkloras kopa. Un ir arī īstenībā ļoti pazīstamas kopas, kas identificējas kā folkloras draugu kopas. Starp citu, tie paši saviešu skandinieki, kurus mēs uztveram ikdienā kā folkloras kopas. Bet arī tam nav tādas skaidras definīcijas. Tā vairāk ir tāda kā pašnoteikšanās. Jā, es nezinu, varbūt tā bija atkal mana vēlme kaut kā noteikti vairāk parādīt, ka mēs arī esam un ka arī kvīra varbūt folkloras kopā. Un tāpēc izvēlēties to tieši šo folkloras kopu nosaukumu, nevis pavidu draugus vai pulciņš vai nodarbības. Man liekas, tur arī tāds bišķiņ krustošanās vairāk lietu, jo viens ir kaut kāds publiskas parādīšanās, uzstāšanās un tā tālāk, kas mums ir arī atrunāts, nav obligātas nekādā veidā. Mums ir iespēja cilvēkiem nākt tikai uz slēgtajām iekšējām tikšanām, kas mums ir reizi nedēļā. Tas tā, man liekas, mēs eksistējam tādos vairākos plānos reizē, un viņi visu laiku pārklājās, un kāds izdomā pievienot. Mums uz katru, man liekas, ka notikumu, kas notiek ārpus mūsu ikdienas, ir izveidojās kaut kāds mini sastāvs, kurš ir ļoti fluīds, un viņam var brīvi bez kaut kādiem spiedieniem vai īpašas atbildības uzņemšanās, ja tāda vēl nav. Jā, mēs pagaidām kaut kā navigējam to visu. Bet arī nav arī ļoti vienkārši patiesībā. Vēl viens tāds brīdis, kad mēs ierakstīsimies kaut kādā sarakstā starp Latvijas folkloras kopām, būs tas brīdis, ja mēs piedalīsimies kaut kādos iespējas vai lielākā folkloras festivālā. Mums ir jau bijis viens folkloras festivāls, starp citu, par ko mēs esam priecīgi. Bet jā, tas ir varbūt tās atskaites punkts. Jā, bet es nezinu, man liekas, tu nedaudz atbildēji, bet kas tieši bija tas, kas jūs piesaistīja folklorai? Kāpēc bija tāds, es gribu pētīt, es gribu darīt, es gribu šo nodarboties un tā? Individuāli? Jā, individuāli.
Jā, es ceru, ka Kaja varēs labāk par šo atbildēt. Jo individuāli man šo jautājumu, starp citu, prasa kopš 8 gadu vecuma, kad vien ir kā tāds, pajautāsim jauniešiem, kāpēc jums interesē folklora. Es nevaru to normāli atbildēt. Man tā ir bijusi ikdiena, man vienkārši patīk, man fascinē. Nebija izvēles. Nebija izvēles, nebija izvēle. Bet, tagad mūsdienās es specializējos tradicionālā dziedāšanā. Latviešiem tā ir ļoti skaista, daudzbalsīga un bagāta. Man personīgi tas vienkārši interesē. Tas veido man identitāti. Kāpēc, manuprāt, to būtu būtiski daudz vairāk cilvēkiem saprast, tāpēc, ka tas parāda atšķirīgo un kopīgo ar citām tautām, piemēram, un tai nav obligāti arī jābūt atšķirībai starp tautām. Piemēram, daudzbalsība ir raksturīga visam Eiropas reģionam. Mums ir atšķirīgi dažādās vietās, bet ir ļoti daudz kopīgā. Bet tad tavā stāstā tas ir bijis kaut kā sanāca gandrīz vai pašsaprotami, ka tu tajā esi. Jā. Man tas ir laikam ļoti tālu no pašsaprotama, un vēl joprojām ļoti daudz cilvēku manā dzīvē skatās uz šo ar tādu, ne pārsteigumu, bet kā tad tā, pēkšņi nezinu, no kurienes it kā. Un es tad vienmēr saku, nav jau nezinu, no kurienes, es vienkārši nekad dažādu iemeslu dēļ nejūtu vispār, es jūtu tik ļoti lielu attālumu no šīs jomas, ka man pat likās dīvaini, ka es varētu izteikt interesi par to. Un tāpēc, visticamāk, nezinu, man mammai vēl joprojām tāds, tu pēkšņi darbojies šādā, nē, nav pēkšņi. Un tas attālums, laikam, ir nācis no vairākām dažādām lietām, kas savā starpā nav saistīts. Kvīru aspekts noteikti viens no tiem, vai vispār varbūt plašāk, nevis kvīru aspekts, bet tāds no manas puses agrāk uztvertais striktums, bet tas, manuprāt, nāk no tā, ka esot tālu prom no šī visa, daudzas lietas saliekās vienā groziņā. Un, protams, tas, ko cilvēki redz pārsvarā, ir kori un tautsadejas, tie ir dziesmu svētki. Tautsadeju kolektīvā es esmu gribējis dejot visu mūžu, un iespējams tikai tagad lēnām sāku pārtraukt gribēt to darīt. Bet es, piemēram, nekad nejūtos tā, ka es varētu to darīt brīvi un neupurējot kaut kādas savas identitātes daļas. Man vienmēr ārkārtīgi nepatīk, kurš ir tie noteikumi, kas tur ir, un es viņas nekad neesmu sapratusi. Man tas licies ļoti jocīgi un bezjēdzīgi. Un tas tiešām tādu nav, starpsit īstā folklorā tādu noteikumu nav. Nu, lūk, un šis ir tieši tas, kas ir tas interesantais, ko es esmu iemācījis, jo esmu sapratusi pēdējo gadu laikā. Jo vispār tā atšķirība, kas manā prātā aug daudz niansētāka un interesantāka starp skatuves mākslu un folkloru, man ļoti, ļoti aizrauja, jo es nāku no skatuves mākslas pasaules un skatuves mākslas visdažādākajos līmeņos, gan teātra, arī dejas un vispārējā. Un uzaugot tajā pasaulē, ir ārkārtīgs spiediens un tāds virziens domāt par to, kā tas izskatās no malas, jo tas ir priekšnesums, kas ir domāts citiem baudīšanai. Viņam ir jābūt augstas kvalitātes, viņā ir kaut kāds konkrēts atribūti, kam ir jābūt. Tas, kā tu izskaties, ko tu dari, kā tu izklausies, tas viss kaut ko liecina par to, cik labi tu to dari, un tam ir vienīgā vērtība. Tā ir deja, tā ir mūzika un tā tālāk, viss, kas notiek uz skatuves. Un tad varbūt kaut kur perifērijā folklorai esot, tas viss saplūst kopā, un skatuves uzstāšanās, kur dzied tautas dziesmas un dejo tautas deju kolektīvi, varbūt šķiet kā viss, kas folklora ir mūsdienās, bet patiesībā tas ir ļoti tālu no realitātes. Un tas varbūt izplūst ļoti garā atbildē. Bet tas, kas man visvairāk šobrīd interesē un fascinē, un kāpēc es turpinu ar šo nodarboties, ir tā saslēgšanās ar to darīšanu, nevis skatīšanos uz darīšanu. Jo man liekas, viskaistākais, kas mums vispār kaut kādā kultūras vai vēstures mantojumā ir tas, ka mēs to visu agrāk darījām bez tās skatuves vērtības. Tā bija laika pavadīšana, tā bija komunikācija, tā bija mācīšanās, tā bija kontakts vienam ar otru, pasaules izziņa, gudrība nodošana un tā tālāk. Un tas ir kaut kas tāds, man folkloru nav iespējams praktizēt vienam, man liekas, varbūt kaut kā ļoti mēģinot var, bet pa lielam jau nē. Un līdz ar to tas pagrieziens no es esmu skatuves un es to caur asarām daru tā, ka ir skaists fronts priekšā, lai pārējie var baudīt uz to, ka mēs to daram neskatoties uz to, vai kāds skatās vai nē.
un ka mums nav jābūt kaut kādām konkrētām kvalitātēm, jo dziedāšana, dejošana pēc būtības ir kaut kādas vienkārši cilvēka īpašības, nevis īpašu cilvēku lieta, ko īpaši cilvēki drīkst darīt, tāpēc, ka viņiem ir kaut kādas dotības. Tas man laikam visvairāk šajā atdalīšanā, tajā, kā es skatos lietām, liekas visinteresantākais, un tas man iedvesmo. Bija vēl kaut kādas 5 idejas, bet... Bet man liekas, tu ļoti labi atbildēji. Paldies. Tāpēc, kā jau šeit. Jā, bet jau mēs jau nedaudz pieskarāmies tā tēmai, bet es personīgi, kaut ko ļoti minimāli zinu no folkloras, jo man draudzene, kur ļoti aizrausies folkloru. Un tas, ko viņi arī mani aicinājusi līdzi uz dažādiem svētkiem, un tas, kas laikam man vienmēr likts justies tā kā mazliet nekomfortabli un ērti, ir tieši tā dzimuma tāda sadala, tu tā sievi. Lai gan viss ir tā mazliet, es teiktu, mazāk tradicionāli kaut kādā ziņā, bet tās lietas, kuras mēs tur esam izpildījuši, tur meitas iet darīt to, puiši iet darīt tā, tad tu tur skrien plika un kaut ko, tas varbūt bija cits pasākums. bet jā, ka viss tāds un visu sadala, un tad mēs satiekamies, un tad sievišķi virz šās enerģijas, un tad es domāju, kā tieši jūsu kopa uz to, kā jūs to iekļaujat, apeiet, maināt, vai tas ir kaut kāds apmāns? Kā tas notiek? Ko jūs izvēlāties? Un tu teici arī, ka danči nemaz nav domāti, ka tur stāv kā puika meitene un kaut kas tāds un tā. Kaut kādi jau bišķiņi noteikumi ir choreogrāfija, bet vispār mūsdienu pasaulē aizvien populārāk, cevišķi tad, ja darbnīcas meistarklasē vai kāds, kurš nāk mācīt tos dančus, ir angliski runājošs, te ir teikt nevis man and woman, bet follower and leader. Tad, respektīvi, latviešu dančiem visbiežāk ir tā, ka tas ir aplis un iekšpusē, tad ir vadītājs, bet tas arī var mainīties, tāpēc bērniem, ja māc rotaļas, viņiem saka garākais iekšpusē, īsākais ārpusē. Starp citu. Jā, mēs to nav īstenībā nepieciešamība tik ļoti uzsvērt vīrišķo un sievišķo. Tas ir dažu cilvēku interpretācija. Protams, nav arī tā, ka šie spēki neeksistē. Un man liekas, ka latviešu folklora kaut kādā brīdī ir kļuvusi arī daudz patriarchālāka un daudz dzimumu. Tā, kad mums sāk attīstīties valoda, tā ir tikai mana spekulācija. Bet es domāju, ka daudz senāk izskatās, un latviešu kultūra tādā ziņā ir ļoti sena. Nevēlt mēs bijām viena no pēdējiem pagāniem Eiropā, un mūsu valodai ir saknes ar sanskritu. Bet man liekas, tas daļai ir saistīts arī ar to, ka kas ir tas, jo ņemot vērā mūsu valsts vēsturi un visu pārējo, kas ir tās redzamākās folkloras daļas, jā, tie ir dziesmu svētki, tad ir folklora. Ar ko mēs saistam tādā populārā kultūrā, ja mēs to nosaucam, tās ir kāzas. Un tur, man liekas, ir ļoti loģiski, ka mēs spēlējam tikai uz to, ka meitenēm ir jābūt sarkanām lūpām, dejojot tautas dejās, tur labi ar koriem ir bišķiņ tā, bet arī jūs tur prātīgi, ja? Un tad ir kāzas, kur ir, tur varētu izvērst vēl lielāku sarunu par to. Dot pūriņu, vispārētu tādu. Nē, tas ir viens, bet, klasiski vēl šobrīd mēs dzīvojam tajā laikā, kad var precēties, bet laulība var būt tikai starp vīrieti un sievieti. Tā ir pavisam atsevišķa tēma, ka tas, kur mēs to redzam, ja tas nav varbūt kaut kas tāds, ko es mācos padziļinātāk, tas ir viss, ko es redzu, un tad, man liekas, cilvēkiem arī veidojas tā izpratne par to, ka tas ir ļoti bināri, tas ir tikai tagad tur sievas darīs šito, vīri darīs to, un acīm redzami arī, man liekas, ko mēs šobrīd dzirdam, ir tas, ka tur patiesībā ir daudz, daudz vairāk nekā tas, ko mēs tā redzam ar neapbruņotu aci. Tam jau ir savā ziņā pamats, protams, jo latviešiem ir 3 lielākie godi - krustabas, kā vedības un bedības. Un vedības attiecīgi, jeb kāzas ir tas, ko mēs varam apzināti pieredzēt. Tie ir vislielākie svētki. Un tie ir saistīti ar visu turpināšanos, dzīvi, reprodukciju un tā. Un, tāpēc savā ziņā ir, protams, ļoti loģiski, ka liela daļa folkloras ir saistīta tieši par un ap šo, par jaunu cilvēku attiecību dibināšanu. Ozoli ir vīrieši, liepas ir sievietes, un tad kā viņi tur ir savā starpā attiecības.
Bet, jā, nu, kā jau es iepriekš minēju, man liekas, ka folklora un cilvēci, civilizācija daudz sanāk par to. Mēs zinām to, ka tiem pašiem Amerikas pirmie dzīvotājiem eksistē un ir saglabājušās liecības par Two-Spirited, piemēram. Un arī citās tautu kultūrās, kuras arī ir ļoti, ļoti senas tradīcijas saglabājuši arī indiešiem. Es aizmirstu nosaukumu, bet viņiem arī ir citi cilvēki. Cilvēki ārpus binārās tādas. Jā. Jā. Un ir arī ļoti daudz, piemēram, visas darba talkas dziesmas, viņām nav obligāti dzimums tik ļoti vajadzīgs. Un arī neviens nav teicis to, ka mums vajadzētu, ja mēs praktizēsim folkloru tieši tā, kā viņi ir ierakstīti grāmatās un tikai tā, un neko nemainīsim, tad viņi arī paliks tikai grāmatās un tikai uz skatuves un tikai muzejos. Un ja mēs viņu nepraktizēsim un nepārmainīsim galodas vai neļausim puišiem dziedāt rotāšanas, kas ir pavasara tradīcija no Sēlijas, ko teorētiski dziedāja tikai jaunas meitas. Bet, starp citu, arī ļoti daudz vecas sievietes dzied rotāšanu, un tas teorētiski arī tad nebūtu pareizi, jo ar to nodarbojās jaunas meitas. Vai arī tas, ka akordeonu spēlē pie tautas tērpa, lai gan tas ir pār daudz jaunāks instruments, starp citu. Paši folkloras ļoti daudz pārkāpt teorētiski noteikums. Jā, tāpēc ir tāds folkloras kops kā mēs, kā Predājs, kurš uzdrošins tad to piedzīvot, praktizēt un pavērst jaunā gaismā. Bet es gribētu vēl piedāvāt vēl iespējams tādu ļoti, varbūt, ka pārsteidzošu skatu punktu, jo man liekas, jā, bieži vien man pašai tā bieži liekas, un es no citiem dzirdu, ka folklora asociēs ar kaut ko tradicionālu, un tas neiet kontekstā ar kaut ko mūsdienīgu un kaut kādām mūsdienīgām vērtībām vai kaut ko kvīrisku, piemēram, vai citām mūsdienīgām idejām. Bet man liekas, ka tieši pretēji. Tāpēc, ka tas, ko tu teici, kas ir ierakstīts grāmatās un tā tālāk, ja, un tā tālāk, vai stāv muzejos, bet nekas nav izdomāts muzejos vai uzrakstīts grāmatām. Tas ir tikai pierakstīts, atrasts un novērots, vai ne? Un tas pieder mums visiem, absolūti nediskriminējot nevienu. Nevienam par to nav lielāka vara kā citam, nevienam nav lielāka teikšana kā citam, nevienam folkloras pētniekam nepieder tas, ko viņš ir izpētījis, vai tas, ko viņš ir secinājis. Protams, mums viņos ir ļoti liela vērtība klausīties, un mēs varam daudz iemācīties, bet tas ir vienkārši tāds atvērts lauks, kurā vienkārši, patiesībā jau esam gaidīti mēs visi, un tur ir tik daudz interesanta materiāla, ar ko spēlēties, ko redzēt dažādās gaismās, par ko runāt, ko iespējams kaut kādā veidā adaptēt, jo, būtu, piemēram, daudz grūtāk, man liekas, un, ja mēs tagad runātu par, Kalniņa dziesmām, kuras mēs tagad interpretēsim citādāk. Jo viņš ir konkrēts cilvēks, kurš to iespējams ir konkrēti kaut kā domājis, ja? Bet, folklora tas ir vienkārši kaut kāds mākonis un, man liekas, tur nekādas pretrunas vispār nav. Jā, nē, ļoti labi. Es tieši arī gribu, man tā vienmēr vienkārši šķitis, un man šeit, ka es atdūros, ņemot vērā, ka es ļoti daudz strādāju kāzās iepriekš agrāk. Es mēdzu atdurties tieši ar to interpretāciju, ko es redzēju no citiem, un ka es, piemēram, redzu un zinu, ka ir tāds diezgan tāds feministiski noskaņots pāris, kuri ir paņēmuši folkloras kopu, un tad man viņiem jātulko kaut kādas, kur tad viņas vieta un kur viņa vieta, un es tā kā sakos tiem zobiem bišķi pārvaldu acīm, un tā kā ar viņu saskatos, un viņi tā kā ak, Dievs, un man likās tā kā, bet nē, jo es vienmēr esmu, jo man liekas, folklora ir pētīt, neizpētīt, man liekas, visu dzīves garumā, un tieši tā, kā kaut kāda vēl bija tāda laba doma, ko tu brīnišķīgi izskaidroji. Bet tu vēl kaut ko gribētu pieminēt? Man liekas, mēs šo jautājumu jau izvēršam ļoti ilgi, bet jā, es minēju to, ka vedības ir tas, ko tas it kā svarīgākie svētki, bet tāpat laikā otra ļoti svarīga lieta ir tas, ka mēs sakojam saules ciklam. Un mērnajā klimata zonā ir sevišķi cilvēki ļoti atkarīgi no dabas. Un jā, tas varbūt arī vairāk ir tas, uz ko Predājs fokusējas, uz saulgriežiem, saulstāvjiem, uz saules ciklu. Jā. Un attiecīgi visiem svētkiem, kas ir visu folkloru, kas ir saistīti vairāk ar dabas procesiem. Jā, tieši man bija jautājums, kas ir jūsu mīļākie svētki vispār, kas jums ir tādi sirdī tuvi, gan kā folkloras kopā, gan individuāli? Svētki droši vien Jāņi. Man tie ir
mīļākie. Taču Jāņa ir pareizes nosaukums. Labi, var teikt, arī vasaras salgrieži. Ties ir viens un pats, bet latvieši ne Jāņas, nevis vasaras salgrieži, jo viņi nezināja tādu nosaukumu vārdu. Mums dainās nav teikts vasaras salgrieži. Bet, jā, personīgi tie nav gluži svētki, bet tradīcija, ir maskošanās tradīcija. Tur es pirmo reizi īstenībā vēl pirms es apzinājos sevi un iznāca no kaut kāda nebinaritātes skapja. Es sapratu vēlāk, daudz gadus vēlāk, ka tā bija pirmā vieta, kuras piedzīvoju. Tā, kā šo iztulkosim latviski? Dzimuma eiforija. Aha. Kad es pārģērbjos un izliekos par tēlu, kuram nav īstenībā nezināma nekā, un es redzu, ka cilvēki, kuri mani zina, un arī visādi, nezinu, kaut kādi pieauguši vīrieši, folkloristi, kuri normāli tur gribētu tur saskatīt, viņi grib zināt, kas tur apakšā zemās, bet viņi nevar pateikt. Un tas brīdis bija tāds, wow. Un jā, arī ar citām maskām, tāpēc maskošanās tradīcija ir man mīļākā latviešu tradīcija. Tas ir tas brīdis, kad es jūtos viss vairāk kā kā kaut kāds briesmonīts, laikam, no pazemes. Jā, man ir ļoti, ļoti žēl, ka es nedabūju saslimu un nedabūju pieredzēt šī gada Priedāja debiju maskošanās festivālā. Izklausās nenormāli cool, un man liekas, ka tu labi aprakstīji to masku sajūtu. Bet es arī Jāņi ir epiks, lai Jāņi ir šausmīgi forši. Latviešu svētki man patīk vienkārši vasara, un arī, te arī tā krutā sastapšanās Jāņiem un Praidam, kur vienkārši kaut kā mistiski, es nezinu, vai mistīsnībā, nezinu, kurš izdomāja, ka Praidam jābūt ap to laiku, bet tā sanāca. Jūs zināt to, ka jūnijas pēc latviešu senajiem mēnešiem ir ziedu mēnesis? Nē, un tagad Praida simbols ir ziedi. Maģija. Un Jāņi, turpin. Jā, vienkārši, tāpēc tas jūnijas ir tās diezgan maģisks arī šajā kontekstā un foršs un lielisks. Bet priekš manis personīgi kaut kas ļoti apcerīgs un romantisks ir arī veļu laikā. Man kaut kas tajā mūzikā uzrunā un vispār visā tajā laikā. Jā. Veļu laiks, ja kāds klausītājs, nezinu, es papildināšu, ir aptuveni oktobris, laiks pirms visas maskošanās tradīcijas. Laiks, kad cilvēki sēž mājās, iedezina sveces, uzliek mīlestību gan sev, gan saviem aizgājējiem un atcerās. Nezinu, paklausies, man liekas, teica, uzliek mielavu. Un es domāju, to mēs darām šajā gadsimtā. Folkloras tradīcija. Ainārs Vielovs un veļu laiks. Un tad man bija tāds, man liekas, ka diez vai, ka tas ir. Bet jā, mielast. Bet oktobrī sēdēt atcerēties un uzlikt Aināru mielavu ir diezgan saskanīgi. Es droši vien arī to esmu darījis. Jā, katrai dienai savu lietu, ko gribās vairāk darīt, jā. Tu domā par mielavu? Nē, es domāju par 15 dažādām lietām vienlaicīgi šobrīd, bet Jā. Bet paturpināt mazliet par Praidu, tas ir Stonewalls nemieru dēļ. Tā man šķiet, es paskatīšos uz to pusi, vai ne? Jā, jo Stonewalls nemieru piemiņas diena ir 28. jūnijas, un kaut kā mūsu platuma grādos, man liekas, tā baigi interesanti sakrita. Tā bija viena no tām 15 lietām, par kurām es domāju. Tā bija? Tev ir 14. Lai es varu uzdot Starp citu atceros, kad es redzēju vienu arī labzinām arheologu, kurš besījās Facebookā par to, kurš man liekas vispār savā ziņā ir progresīvi domājošs, bet viņam nepatīk, ka LGBT plus komūna ir paņēmusi jūniju, jo tas taču ir Jāņu laiks. Ak vai. Jūnijas gluži tāpat kā folklora pieder cilvēkiem, jo pa lielam, kas ir folklora, vismaz manā izpratnē, tas ir nezinu, pētniecība, tas ir tas, kā cilvēki ir dzīvojuši un kā viņi nodod, nezinu, savas zināšanas, jo citreiz tas ir bija viens gadījums, kad vienai ģimenei ir viens noteikts ēdiens, kuru viņi gatavo katrs Ziemassvētkus. Viņi ir obligāti jāgatavo, nezinu, pieņemsim četkantīgā pannā, un tad viņi tajos Ziemassvētkos. Kā lūdzu? Nē, stāst.
Ļoti iespējams. Un tad jāgatavo tieši tādā pannā. Un tad viņi sāk runāt, kāpēc tieši tādā pannā. Un visi saprot, ka neviens nezina, kāpēc tieši tādā pannā. Tāpēc, ka vecmāmiņa gatavoja, tāpēc, ka vecmāmiņas vecmāmiņa gatavoja. Un tad kaut kā viņi nonāca līdz tam, ka vienkārši citas pannas nebija. Un tad viņi tā turpināja. Bet tas ir tas pats stāsts. Jā, par to, ka vienmēr nogriež gabaliņu no zāles, un nevarēja saprast, un tā bija vienkārši tradīcija, ka nogriež to un izrādās, ka pāna bija maz, jā. Viļāk anekdota par tradīciju. Jā, man liekas arī skaisti kaut kādreiz, jā. Bet vai jums ir kāda tradīcija vai kaut kāds tāds kultūra vēsturisks mantojums, ko jūs gribētu tā kā saglabāt, kam jūs gribat īpaši pievērst uzmanību, saglabāt, īpaši izcelt kaut kādu daļu no folkloras? Kā priedājs? Jā. Īpaši. Mums par šo nav bijis saruna. Kā tev ir ko piebilst? Tev jāimprovizē, es nemāku nosaukt nevienu tradīciju. Labi, nu priedājs vēl meklēs, kā jau iepriekš minēju, mēs fokusējamies, man liekas, vairāk uz gada laika ritējumu, saules ciklu. No personīgās puses, godīgi sakot, man negribas pazaudēt skaļo dziedāšanu. Tā kā es aicinu to, ka visi ir aicināti dziedāt, un kā gribās, bet tas ir kaut kas tik īpašs un kaut kas tāds, kas jau bija pazudis un ko mēs izrakām atpakaļ. Bet man liekas, ka tik līdz cilvēki pieredz to, kā tas ir dziedāt dabā un dzirdēt to, ka viņi tev dziedāt atpakaļ, viņiem arī ir vēlme iemācīties šo dziedāšanas veidu. Kas ir skaļā dziedāšana? Varbūt tur paskaidrot. Vienkārši dziedāšana skaļa vai kaut kas. Dziedāšana skaļa. Tautas balss. Vilka rīkle ar lāča ķertni izķekarēta. Tā vēsta dainas, starp citu. Mums par to ir ļoti daudz liecību. Un arī sieviete, kas man mācīja daļai tradicionāla dziedāšana, ir Tāle. Ļoti varena personas teikt. Arī veids pētījumu par dziedāšanu dabā. Un viena cita man grupa saucējs ir veikuši veselu ierakstu un pētījumu. Tā ir principā funkcionāla dziedāšana. Es nezinu. Viņa sāks no tā. Piemēram, gana dziesmas, gana dziedāja skaļi, tāpēc aizsāstināt ar citiem ganiem, kas ir citās vietās. Atkal mēs atgriezīsimies pie tā, ka jaunas meitas gāja rotāt kalna augšā, tāpēc, lai viņas nolūkot nākamie precinieki un dzirdētu, kurus arī iespējams ir blakus ciematā. Vai arī talkošanā tu beidz talku, kartupeļu talku, kartupeļu talks tajā laikā nebija siena talku. Un tad nostājies un nodziedi kādu skaļu talkas saucienu, lai viss, kas vēl aizvien lasa talku, jūt to, ka talka sāk beigties, ir laiks nākt atpakaļ. Tā ir dziedāšana, kas ir līdzīga pop mūzikas dziedāšanai, ko mēs vairāk balstam šeit. Mēs viņu nepozicionējam balsi augšējā reģistrā, viņu ir vairāk balstīta krūšu reģistrā. Un viņa ir tik skaļa, kā mūsu arī dainas vēsta, kā sauc tā atskan, kā laukā akmenī, tā mežā ozolā, kā koku galotnes strīds. Un jā, vai es apmēram noraksturoju? Jā. Man liekas, ka jā. Es sapratu. Jā, un man liekas, ka tas ir kaut kas īstenībā arī pat 70. gan drīz pazuda, ka daudziem tāda brēkšanīca sevišķi viņi klausās iekštelpās, jo šis nav tas ir dziedāšanas stils, kas nav paredzēts iekštelpām. Ja šādi dzied iekštelpās, tas varbūt arī neizklausās tik smuki. Tā ir dziedāšana, ko ir paredzēts klausīties no tālienes. Un tad viņi skan pilnīgi citādāk. Un ja viņi apzināti sāk pazaudēt, tāpēc, ka šī izklausās pēc brēkšanas un nekā muzikāli, tad tā ir pazaudēta tradīcija, kura nevajadzētu, manuprāt. Tu uzreiz vari pastāstīt varbūt klausītājiem arī, kur pavisam drīz varēs dzirdēt šo pasākumā. Tu domā par boļāniem? Jā. Tas gan nav saistīts īsti ar priedāju, bet katru gadu jau 18. gadu pēc kārtas arī saucējs sadarbībā ar bioloģiskās saimniecības boļāni saimnieci Maiju Dainu Paegli rīko rotāšanu, pavasara rotāšanu boļānos, tā viņi saucās, kas ir Sēlijā, netālu no Jēkabpils salas, Zases. Es nezinu pilnīgi visu Sēlijas novadus. Un tur savācas, tur atbrauc cilvēki, kas ir entuziasti par dziedāšanu vai dziedāšanas klausīšanos vai par fotografēšanu, vienkārši būšanu dabā.
Un tad mēs izvietojamies pa dažādiem pakalniem, jo tur vairāk pakalni, un dziedam vairākas stundas no vietas. Dziedam gan tradicionālo mūziku, tradicionālo dziedāšanu, sēlīs rotāšanu, kurzemes gavilēšanu, lielvārdas rotāšanu, talkas no Latgales un Zemgales. Principā visu, kas forši skan, lai gan teorētiski, protams, tajā laikā kādreiz pirms 200 gadiem būtu skanējuši, 300 gadiem būtu skanējuši rotāšanas tieši, bet jā, un tas notiks šogad 16. maijā. Facebookā var atrast iespējams informāciju. Var atrast informāciju arī Mozello Boļāni.lv. Es tagad pareklamēju kaut kādu pasākumu, kas nesaistīts pat ar mums. Nekas, bet jūs tur būs. Jā, tur var uzzināt, kas ir tradicionālā ārdziedāšana. Jā. Tas mani vedina uz nākošo jautājumu, kas ir tā viena no 14, nu jau 14 lietām, par kurām es domāju, ir kā jums? Jā. Kā reaģē citas folkloras kopas? Vai cilvēki no citām folkloras kopām ir aizspriedumaini, vai atkal bija tā, cik forši, ka ir vēl viens kolektīvs un visādi citādi? Kā jums iet ar to? Kāda ir reakcija, tā teikt, scēnā, ja to tā var nosaukt, pagastā? Jā, no sākumā mēs bijām ļoti piesardzīgi. Tagad mēs vairs neesam tik piesardzīgi, laikam, jo mēs guvām atbalstu. Lai gan es atceros to, ka pirms mums vēl bija pašiem savs Instagrams, es pāršēroju savā Instagramā video no Vērmaņa dārza Praida, kur mēs ejam pinu sietu, un tur bija 2 vai 3 komentāri, kur bija tāds, tagad arī folkloru viņi paņems, bet cik mēs esam šausmīgi tādi, briesmīgi. Jā, nē, bet tā vispār tas ir tāpēc, ka mēs izdarījām kaut ko šausmīgi kontroversālu, mēs uzvilkām tautas darbus uz Praidu. Tā bija tā lieta, ko mēs izdarījām. Jā. Bet jā, nē, drīz pēc tam mums ir bijuši ļoti jauka atsauksme. Pirmkārt, mums nav homogēna sabiedrība Priedājā, kur neviens cits dalībnieks nav nevienā citā kolektīvā. Es, piemēram, pirmkārt esmu kādās vairākos, un vēl kādi 3, 4, es nezinu īstumā, cik dalībnieki mums ir arī citās grupās bijuši un ar citām folkloras kopām saistīti vai deju kopām. Un tāpēc tas vārds jau izskanēja. Mēs tikām ielūgti uz saviešu jubileju lielo, kur mēs parādījāmies. Tas bija pirmais tāds folkloras pasākums, kur mēs parādījāmies publiski. Un mēs aizmirsām viņam pateikt, ka mēs iespējams negribam, lai mums piesaka kā kvīru folkloras kopu, un mēs jo visiem bija jāuztais ar mazu priekšnesumu dāvanas vietā. Un mēs sagadījāmies pirmā folkloras kopu, ko izvilka, jo tur bija izloze, kurš būs, un pateica skaļi pa visu mikrofonu, kvīru folkloras, un tā, jai. Bet bija ļoti jauki. Bija ļoti forši, mēs dejojām, gan mūsu biedri redzēja, cik forši var būt folkloristi, un ka vienkārši, jā, tieši kā jau teicu, dejošanas pēc savai vēlmei, dziedāšanas pēc savai vēlmei, nevis kā skatuviski, bet vienkārši tāpēc, ka mums patīk to darīt. Un, visi tie lielie folkloristi redzēja mūs, ka mēs arī esam griboši, ka mēs arī esam cilvēki, ka mēs esam dažādi. Ka mēs esam sievieši vīrietis un kaut kas pa vidu. Sievieši vīrietis un tie, kas pa vidu. Man pārāk bieži ir sajūg šīs galvotnes šiem vārdiem. Tas skan ļoti loģiski, sievietes un vīrieti. Manā galvā tie ir normāli vārdi. Jā, un tad mēs ar ķekatām laikam ieguvām atzinību no citiem lieliem folkloristiem, no Andra Kapusta, kurš ir bijis kādreiz Grodos, un arī ir labi pazīstams folkloristu vidū, kā ļoti pieredzējis, un viņš ir viens no Malēs Priedāja lielākiem faniem. Jā, viņš mūs arī ieteica labietim uz ielīgošanu šogad, un tā iedrošināt mēs piedalījāmies arī Starptautiskajā masku tradīciju festivālā šogad, kas notika Aizputē un Kazdangā. Jā. Un tur savukārt mēs uz turien braucot, mēs ļoti sadraudzējāmies ar skandiniekiem, kas arī ļoti labi zinām folkloras draugu kopu. Liekas, viņi tādi slaveni. Jā, viņi bija pirmie, principā, 70. gados. Un ar tiem mēs arī jau ļoti sadraudzējāmies, ka mums būs turpmāk sadarbība par tērpu gatavošanu, piemēram. Jā, un ka mums noteikti jāgatavo savus priekšnesumus uz viņa dzimšanas dienu, kas būs rudenī.
Tāpēc, principā, vispār ļoti laba recepcija. Jā, un vēl mēs piedalījāmies protestos, kur mums arī citi folkloristi, kas vairāk ar tradicionālo dziedāšanu pazīstami, arī mums piebiedrojās un palīdzēja atsaukt. Un, jo mēs bijām izdomājuši pantiņas suita apdziedāšanās meldiņam par deputātiem. Varbūt jūs dzirdējāt dažus. Mēs izmēs citu arī to ierakstījām. Tas mūsu pirmais ieraksts, kurš vēl nav publicēts nekur, bet būs. Jā. Kā jau tev kā piebilst, man liekas, tu gribēji cēl mikrofonu. Par ko vispār sākās stāsts? Es kaut kur aizpaldēju. Kāda ir recepcija no folkloristiem? Es jau ar viņiem personīgi vismazāk esmu pazīstama, tāpēc es visu tikai dzirdu to pašu, ko tu stāsti. Mans pārdoms par šo tēmu laikam ir tāds, ka neviens jau viduvējība jau nav nekāds drauds. Neviens īsti nebaidās no tā, ka mēs būsim viduvēji vai slikti, bet baidās no tā, ka mēs esam droši vien kaut kāds apdraudējums, bet man liekas, ka mums lēnām izdodās pierādīt, un tas droši vien arī būtu mūsu turpmākais mērķis. Varbūt ne pierādīt tāds spēcīgs vārds parādīt, ka mēs nekādā veidā neesam nekāds drauds šim visam. Jā. Bet arī par šo visā šajā kontekstā runājot, kā vispār nodalīt to folkloru no tā nacionālismu, kas, man liekas, visu laiku ir tāda pieskaņa. Jo kaut kā tieši šķiet, ka nevis kaut ko kvīru folkloras kopu atņems, bet šķiet, ka ir absolūti savākuši savos un tā kā nevienam citam. Jā, starp citu par šo arī folkloristi savācās uz to lielāko protestu, kas ir bijis kopš 13. janvāra. Aizmurs gadu. Jo mums arī ļoti nepatīk, ka mēģina pamatot ar kaut kādām tradicionālām vērtībām Stambulas kas bija tas vārds? Konvencijas, paldies, atcelšanu. Jā, un es vairs neatceros cik, bet man liekas, ka pāri 100 folkloristu Latvijas folkloras praktizētāju, izpārstarcīt folkloras praktizētājs ir pareizāks vārds, vai folklorētājs, parakstīja vēstuli, ka mēs esam pret ratifikāciju. Un starp citu impulsu tam daļai bija priedājis ar to, ka mēs piedalījāmies jau pirmajos protestos, jo bija kopā 4 vai 5. Un mēs no pirmā protesta bijām un dziedājām savas folkloras dziesmas. Un tādā veidā kaut kādā iedvesmojām arī citus folkloristus savākties un dziedāt visas mums zināmās spēku dziesmas. Es aizmirsu jautājumu. Nacionālisms. Jā. Un vēl es gribētu atsaukties to, ko es iepriekš pieminēju, ka kāpēc man tas ir svarīga identitāte un ka pētot savu latviešu tautu folkloru, bet starp citu priedājāmies ik pa laikam apgūstam arī citu tautu. Mēs, protams, visvairāk darbojamies ar to, ko mēs esam vislabāk pazīstam, bet man, piemēram, ir pietiekami daudz sakrājušies pa pasauli draugi, kuri pa laikam parādās Latvijā un tad iemāc kādu amerikāņu vai kādu citu folkloras dziesmu. Mēs varam redzēt kopīgo. Es gribēju pieminēt tikai lībiešus vēl arī šajā sakarā. Jā, lībieši. Jā, un latvieši vispār tas ir tāds labs jautājums, jo vispār jau mēs dziedam latgaliski, mēs dziedam sēliski, mēs dziedam kurzemiski, un tad latvieši ir visas šīs tautas, kas apvienojās un veic nelielu genocīdu pret lībiešiem, kurus mēs tagad mēģinām celt atkal gaismā. Starp citu, tāpēc dziedot pūtvējiņi oriģinālajā valodā, pūgotūļi. Jā, tāpēc folklorei nav obligāti jābūt nacionalistiskai. Tas īstenībā ir vairāk rīks, kā ieraudzīt kopīgo ar citiem, kā sajust to, ka mēs visi nākam no zemes. Jā, šis, man liekas, labs punkts par to, ka tam vajadzētu būt tādam rīkam, bet laikam, diemžēl, šis te tradicionālo vērtību lieta, man liekas, arī ir tāds rīks vairāk šobrīd nekā kaut kas ar substanci un nozīmi, jo man liekas, tā rekur folkloristi tā nedomā. Tad jautājums, kurš izdomāja, ka tas tā ir? Man liekas, ka īsti es nezinu, kur ir tā mistiskā cilvēku masa,
kas piekop šīs tradicionālās vērtības. Un, man liekas, tas ir kaut kāds tāds mistisks sauklis, tāds nedaudz tādu populistisku vērtību, kurš kaut kur pelda apkārt, tiek mētāts kā tāds, nezinu, piesaistītājs, kur apakšā nevienam īstenībā neviena tradicionāla vērtība neinteresē un nav nosaucama. Jā, man liekas, tas tieši nāk no cilvēkiem, kuriem ir vismazāk izpratnes bieži. Jā, jo es uzskatu, ka man ir ļoti maza izpratne, bet tad es klausos, ko saka cilvēki, ka viņi tā kā spriež par folkloru un tā kā savā ceļā, man liekas, tu man liekas, vēl mazāk zini. Nē, nu tieši ir ar nedaudz ironiju, bet nu, tā kā nosauc 3 tradicionālas vērtības, nu tā kā brīdī, kad cilvēks piesauc šo mistisko terminu, kur tā kā neviens nesaprot, par ko vispār ir runa. Bet tāpēc ir svarīgi, ka mēs visi nākam kopā un mēs ņemam to vārdu atpakaļ un sakam, te ir cilvēki, kas neviens varbūt nevar 100% nodefinēt vai pateikt, ka mums tas pieder, mēs zinām, kas tas ir, bet mēs to darbojamies, mēs par to domājam, mēs ar to miedarbojamies un jūs esat laipni aicināti pievienoties. Jā. Tad jūs, kvīru folkloras kopā vārds tradicionāls nav lamu vārds, bet vēlams. Nē. Mēs esam par tradicionālām vērtībām, par mīlestību. Jā, par sapratni, par iekļaušanu, par izglītošanos, par zināšanu nodošanu. Tādām tradicionālām vērtībām, jā. Man liekas, jūs man pavērāt tādu mazu, bet šausmīgi nozīmīgu cerības tādu stariņu par to, ka ir šausmīgi grūti kaut kā runāt. Tas izklausīsies slikti, bet šausmīgi grūti runāt un atrast valodu starp mani cilvēku parasto un citu cilvēku parastā, kas nav manā kvīra burbulī. Un man liekas, tas ir tas talants, kas ir jums. Jo, un tā reakcija, ko es dzirdu arī jūs pieredzē no citām folkloras kopām, ka patiesībā tas ir vienkārši kaut kāds, tā nav viltus trauksme, tā ir viltus problēma, ko uzpūš populisti kaut kādā ziņā, ka mēs tur kaut kur no tribīnēm kliedzam, ka baigais apdraudējums, bet patiesībā tad, kad tas, kas notiek ikdienā, tas, ko jūs darat, tās visas saskarsmes punkti, viņi parāda to, ka tas ir. Nu, ja tas par to, ka, man liekas, viņi domā par mums vairāk nekā mēs domājam par viņiem. Nu jā, un tajā pašā laikā viņi cenšas pateikt, ka mēs zinām labāk, kā to domāt. Un kaut kādā ziņā cilvēki aizmirst to, ka mēs paši varam domāt un balstīties uz tām savām pieredzēm. Un, jā, tā, nezinu, paldies par to cerības stariņu. Nu, tas ir ļoti labs komentārs par tiem burbuļiem, jo man arī tas bieži uztrauc un nomāca. Vispār jau mākslas aprindās arī kultūras un mākslas darbinieki bieži vien runā par to, ka tā kā mēs taisam kaut kādu mākslu ar kaut kādu vēstījumu, bet mēs ar viņu nekad nesasniedzam tos cilvēkus ārpus tā burbuļa, kas jau piekrīt šim vēstījumam. Pārsvarā tas tā kā notiek tajās aprindās. Un vienmēr aktuāls ir jautājums, kā caur kuriem kanāliem, caur kurieni organiski tikt iekšā un tos burbuļus kaut kā nedaudz protams, viņus nevar tā kā iznīcināt, jo viņi vienkārši eksistē. Bet kur ir kaut kādi komunikācijas punkti, kur ir kaut kādas kopīgās lietas, un šis ir ļoti krustpunkts, kurā attapties. Jā, un īstenībā jau man liekas, ka vispār, ja mēs tad runājam par krustpunktu starp kvīru kopienām un kultūru mūsdienās, un tad latviešiem un latviešu folkloru, tie ir, man liekas, viena no svarīgākajiem burbuļiem, kuriem būtu jākustojas, jo viņiem ir ļoti daudz ko dot viens otram. Jo mēs tik daudz runājam par to, ka mums kvīru kultūra un informācija ienāk no ārpuses, tāpēc, ka tur tā izaugsme varbūt sarunas ir vairāk, ir valoda rodās ārpus Latvijas, lai runātu par šiem jautājumiem, un tad viņi nāk iekšā, un tad mums ir tāda vide, kur ir tāda ļoti pilna ar anglicismiem un pilna ar pieredzēm, kuras mēs nezinām, kā izteikt un kā aprakstīt un kā par viņām runāt un kā viņas piedzīvot vai uzlikt uz sevis kaut kā. Mums ir visi šie te vārdi un tā, kaut vai krutākais tas, ko tu aprakstīji, to pieredzi ar maskām un tas principā ir drag. Jā. Tas vienkārši ir latviešu drag. Un vispār folklorā ir daudz cilvēku, kuriem ārkārtīgi interesē šī valsts, šī kultūra, valoda. Mums ir cilvēki arī pat mūsu lokā, cilvēki, kur ļoti interesējas par valodas attīstīšanu, par interesantiem jautājumiem, kā viņus risināt. Tad tiešām cilvēki, kas deg par šiem jautājumiem, kas ir gatavi par to runāt, kas ir gatavi gan rast jaunus un interesantus risinājumus, kas ir nevis nāk no kaut kur no kosmosa iekrīt šeit, bet nāk no šīs vidas šeit. Un arī
ir spējīgi, zinoši un pieredzējuši izvilkt to, kas jau ir, kas jau eksistē un eksistēs šausmīgi sen. Un tāpēc, man liekas, šis krustpunkts, jā, ir vienkārši ārkārtīgi, tā kā viņš daudz var dot. Jā, jo es atceros, ka man 4. 3. visu sākuma skolu mums bija tāda skolotāja, kur bija ļoti tā kā, viņa staigāja tur tautiskos svārkos, drausmīgi skolotāji, bet tas nav saistīts ar to, ko viņi darīja. Bet viņu visu laiku mēs ļoti sekojām līdzi visiem tā kā svētkiem un visām tradīcijām un visu kaut ko. Un regulāri mums bija, es atceros, ka es biju Emīls ar uzzīmētām mūsām, cepuri, dāvis no klases, bija solicis liels bufers, uzkrāsos lūpas. Un tā, es nezinu, kur tie svētki bija. Vienā, kur mēs tā kā maināmies dzimumiem, ir viena. Kaut Mārtiņa. Jā, iespējams. Un tad visi puiši bija it kā mečs, un visi mečs bija puiši. Bija riktīgi jautri, un visiem pilnīgi vienalga. Tagad kaut kas māks, ko tādu mēģināja, kaut ko ņēma ārā no bērna. Šī vispār ir maskošanās absolūti normāla lieta. Mēs lasījām tik daudz materiālus par to, gatavojoties. Tas tā kā... Es gan piebildīšu, ka tas gan, man liekas, kaut kas, kur folkloristi viensprāts, ka maskošanās ir pusauģiem un vecākiem cilvēkiem un bērniem to principā nevajadzētu darīt, jo teorētiski tas ir auglīgs rituāls, bet... Mēs tur pārdēvējums, mums bija fani, mums bija ļoti jautri. Bet no otras puses, protams, kā gan cilvēki mēs to normalizēsim, es arī kā bērns gāju saģērbrītas par pelīti. Jā, varbūt dāvis pats izdomā, ka jāieliek tie kā molu tur. Es nezinu. Go dāvis. Es starp citu atcerējos kaut kādus pāris gadus atpakaļ, manos dzimtajos Līvānos bija vesels skandāls. Par to, ka bija klasiski, ka ir burkāns piekārts un 2 sīpo un kāds no vecākiem bija sacēlis skandāls. Un tur vajadzēja skaidroties, un kas tur vēl nav, man ir tāds... Gan jau, ka tie paši cilvēki piesauc tradicionālās vērtības. 100 punkti. Tas ir ļoti 100 punkti. Bet mums, laikam, tāds viens noslēdzošais... Es varu vienu ātro tādu jautājumu, jo, piemēram, jūs Es varētu vēl stundu. Jā, man arī ļoti interesanti. Mums vienkārši tā kā, jā, bet jūs aicināt uz kādiem godiem, piemēram, jūs braucat kādu līdzināšanu, tur vadīt mičošanu vai kaut ko tādu, ne? Mums vēl šis nav biznesā iet, ne? Man personīgi tas ir bijis mazliet, bet mums starp citu sarsecināja vienā brīdī, ka es vairs nespēju uztaisīt normālu mičošanu. Man liekas pārāk dīvains tās dzimuma lomas. Bet, redzēs. Mēs esam mūs aicināja ielīgot pagājušajā gadā. Šogad mēs arī to darīsim. Praidas nedēļas ietvaros, cerams. Viennozīmīgi, jo tas ir, man liekas, mums tāds savienojošais jautājums kopīgais par to. Tu prasa par to, kur un kā droši vien pie jums ar jums var sazināties. Tas ir viens, un kur jūs var satikt. Jā, ar mums var sazināties. Mums tagad ir sava sadaļa Sejusspējas mājaslapā, Priedājs. Tur ir bišķiņ aprakstīts par mums, un tur ir norādīts e-pasts, kur var uzrakstīt, ja grib atnākt. Tur atnākt pie mums, iepazīties, un pēc tam ir jāizpild anketa, lai kļūtu par biedru. Ja jūt, ka vibrācijas, ka sajūtas saskan, ka vērtības saskan, ka tradicionālās vērtības visiem godā. Tas ir tas, kā ar mums var sazināties. Vēl mums var uzrakstīt Instagramā, tagad man tā saka, man jāpasās kamerā. Mums var uzrakstīt Instagramā. Un mēs labprāt daramies uz kādiem pasākumiem parādīt kādus dančus, nodzēt kādu dziesmiņu. Gan jau, ka mēs daudz ko vēl pratīsim nākotnē. Un tad tas ir maziņš atgādinājums arī gan tiem, kas mūs klausās, gan tiem, kas mūs skatās, ka Rīgas Praids šogad notiek no 1. līdz 13. jūnijam. Gājiens ir 13. jūnijā. Un jūs tā jau minējāt, man liekas, pāris reizes, bet, kur tu jūs varēs satikt, kad tu jūs varēs satikt un ar kādu mērķi Rīgas Praida laikā? Puķu mēnesī, Jāņa mēnesī. Jā, mums liela cerība ir vēl redzēs, kā ar tiem datumiem sajies, ka mēs atkal būsim KKC, jeb Praida namā, ar ielīgošanu, un, jo tā ir ļoti skaista padarīšana. Un, protams, Vārmanas dārzā mēs piedalīsimies 13. jūnijā, un gan jau arī gājienā iesim. Jā, pilnīgi noteikti. Okay. Kas tas bija? Mums tagad ir karoks, tieši tā, mums ir jāizvērt savs karoks no 2 pusēm, ko mēs paši tapinājām ar savām rociņām. Jā, un mēs vēl to neesam apsprieduši, bet, katrā ziņā iepriekšējā gadā mēs gājām un arī dziedājām gājienā. Jā. Tā kā mēs droši vien to darīsim arī šogad. Forši. Varbūt ir kāds vēstījums, ko mēs, noteikti ļoti daudz ko mēs neiekļāvām, jo tas laiks limitēts, bet kāds, ko jūs domājat, šito ir ļoti svarīgi pateikt
cilvēki mūs pārpratīs, mūs nesapratīs. Biedru uzsaukumu. Jā, biedru uzsaukumu. Bija jau Kas rekur, mēs kur konkrēti, šo jā. vārdu tāpatās kā tradicionāls vērtības gribam ņemt atpakaļ, jo tie ir latviski vārdi, un mums viņi ir jābeidz asociēt ar negatīvām lietām. Nezinu, no manas puses man nekas, es nepadomāju par to iepriekš, kā lūdzu saka tev. Bet ir ok. Es nav. centos visu svarīgo iekļaut savās atbildēs. Okay. Man viss šķiet ļoti svarīgs un Ļoti forši. interesanti. Tā Ļoti kā patīk. paldies jums. Arī. Es gribēju pateikt to, ka tas izskatās, ka tas divans izstās ļoti kā no suitu garderobas. Šī ir dāvana kaut kādā ziņā birojam, un šie ir vilnas darināti, un tie visi ir tradicionālie raksti. Wow. Redz, Pacies. man ir uztrunāt acis. Jā. Precīzi. Nu, ko? Baigi. Piekusie. Nē, es nepiekusi, man ļoti interesanti. Esmu ļoti zonā. Jā. Nu, varbūt tā otrā daļa būs jāuztais. Kas Varbūt, nezina? jā, bet tu jau esi folkloras praktizētā, kā es dzirdēju. Nu, tā es nevaru teikt, bet es esmu bijis Bija. folkloras kopā. Nu, Varbūt ir jāpievienojas priedājiem. Re? Aiziet! Tolīt pildīs to biedru anketu. Jā, bet labi, turpinājums sekos. Šeit mēs redzam tādu kā nelielu tādu tīzeri, vai Anastasija pievienosies, ka ir folkloras kopā. Turpinājumā mēs varam parunāt otrajā daļā ne tikai par kvīriem latviešu folklorā, bet par kvīru folkloru. Arī interesants koncepts. Wow. Es gribēju teikt maucam, bet maucam. Bet paldies, ka jūs klausījāties šo epizodu. Paldies, ka jūs atnācāt pie mums. Paldies, Tiešām bija ļoti interesanti. Paldies, Ļoti liels. forši. Paldies, Evelīna. Paldies, tev, Anastasija. Brīnišķīgi. Nu, Paldies, un tev. tie, kas klausījās, šis podkāstu raidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tā kā paldies mums visiem. Paldies. Čau. Čau!